Čau, čau, sveiciens Londonai. Sen Sveika, neesam, sveika. sen Sen neesam tiešām runājuši. neesam Jā, ne tikušās lāga ēteros, ne lāga runājušas, ja? jā, Nu jā. bet, nu, dzirdēju, ka tu taisies tuvākajā laikā uz Latviju. Tā ir Jā, taisnība. pavisam drīz, vēl 2 nedēļas jābrauc uz Latviju. Un, Aha. jā, ne, nu piespiedu kārtā gandrīz, jāpa, jāpadakterē sevi Latvijā, jo Anglijā mums tad diezgan smagi ar dakteriem iet, un pie viena arī pastrādāšu ar mūsu foršo projektu, jā. Mhm. Nu jā, nu ko šodien gribējām jums mazliet padalīties ar informāciju, ar iespējām, jo es nezinu, kā kurš, jā, bet katrā ziņā mēs laiku lieki netērējam internetā, jā, uz visādām bildītēm un kas saka, arī par sevi tur īpaši nedalāmies ar informāciju. Vairāk mēs izmantojam internetu šobrīd tieši iespējām, jā, jo pat labāk dzīvē viss ir mainījies un kā reizi dzīvojam laikmetā, ja tad ūdens vīra laikmetā, kad nav vairs šīs te vecās stabilitātes, viss plūst un mainās, un, protams, cilvēki meklē iespējas, un es domāju, ka tu man piekritīs, ka šobrīd ir tieši tas brīdis pienācis, ja, kad ir iespēja izmantot internetu, ir iespēja izmantot internetu, lai nopelnītu, ja, jo, protams, ka piedāvājumi ir daudz un dažādi, ja man katru dienu arī kāds kaut ko piedāvā, bet tai pašā laikā, nu, es ļoti uzmanīgi šobrīd attiecos pret visādiem piedāvājumiem. Jo, nu, patiesībā, paldies Dievam, ir noveicies, ja, kad beidzot pa ilgiem laikiem ir parādījusies iespēja, ja, kur ir pārbaudīta, kura ir stabila, kura strādā, ja, un kur cilvēki nopelna, ja. Tā kā, kā tu skaties uz to, ka mēs turpinātu šādas te tikšanās, ja nedaudz gribās jūs informēt par to, ko mēs darām, ja arī plānots mums ir tuvākajā laikā, nu, tikties arī ar mūsu partneriem, ja, kurās viņi Mhm. varēs dalīties ar jau esošiem rezultātiem un, protams, visi tie, kas pat labāk ir meklējumos, ja, tad, nu, īstenībā, jā, mums ir projekts, kurš ir kā instruments, ja, lai mēs varētu attīstīties, lai mēs varētu nopelnīt un izmantot internetu kaut kam liederīgam. Nu jā, nu redzi, kā jau tu pati atceries, ja pagājušo rudenī, kad atgriezos atpakaļ no Latvijas uz Angliju, jā, tad pievērsos tātad projektam Čeroids. Lai gan pirms tam biju diezgan, nu tā, noskaņojusies diezgan kategoriski, ka neņemšu vairs klāt jaunus projektus, jo man jau ir, jā. Nu, un tā kā sākās meklējumi jauniem partneriem, kā tu zini, ja mēs kaut ko jaunu paņemam, tāda ar to, kas tev ir iepriekšējā projektā, nepietiek, tas nestrādā, jā. Un ir jāmeklē jauni kontakti, jauni cilvēki, un, protams, es arī paņēmu klāt produktus un smaržas, jā, ar domu, ka tādā veidā būs vieglāk atrast partnerus. Bet, nu, es kārtējo reizi pārliecinās, laikam vienkārši es sevi esmu izsmēlusi kā lai saka, biznesa jomā, jo, nu, es sapratu, ka es nevaru pavilkt fiziski pirmkārt, ja, un otrkārt es nevaru dabūt var, bet nevaru noturēt rezultātu. Jo kas ir atšķirīgs varbūt tiešām matricas mārketingam ar parasto MLM mārketingu, kad matricas mārketingā sadalās šie te līdzekļi uz dalībniekiem, ja, 100%. Ar kaut kādu mazu niansi, kas tiek novadīta tātad projekta attīstībai. To visu var izrēķināt, tas ir pats galvenais, un tu saproti, no kurienes nauda atnāk un uz kurien nauda aiziet. Savukārt, ja mēs ejam pie ražotājiem, strādāt kā reklāmas, ja, aģenti, teiksim tā, ja, un mums par to maksā, tad, protams, mums sākotnēji maksā ļoti mazu procentu. Un ir ļoti daudz pretī jādod savu enerģiju, lai tu no šī mazā procenta varētu nopelnīt salīdzinoši tā, lai tu sajustu, kad jā, ir. Ja? Bet tev ir jāstrādā, ļoti jāstrādā.
Tad salīdzinoši ar matricas projektiem, nu, pieņemsim, šis projekts, ar ko man fascinē, kad man var būt gan aktīvi partneri, gan pasīvi partneri. Protams, kad ja visi būs pasīvi, nekas nenotiks, ja, tā kā daudz saka, viss beigsies. Bet, ja mēs varam dabūt rezultātu, tad ļoti daudzi no pasīviem partneriem kļūst par aktīviem partneriem, un tad, protams, rezultāts ir daudz labāks, un tas dod to sajūtu, kad projekts tiešām strādā. Jā, viņš nenotiek uz burju mājiena, nekas nekur nenotiek, lai jūs aiziet uz darbu, jums arī no rīta jāpieceļās un jāiziet no mājas. Un tieši tāpat, ja jūs mājās strādājat pie kompjutera, jums ir jāpieceļās, jāsakopjās, un tikai tad jūs labi jūtaties pie savu kompjuteru un varat strādāt un uzrunāt cilvēkus internetā. Tā kā, nu, abās vietās ir jādara kaut kas, un arī ir jābūt gataviem, kad, ja jūs gribat kaut ko darīt sev, kad ir šis ieguldījums, tas ir pilnīgi vienalga, vai tā ir produktu kompānija, tā tad ir starta pakete, kas viennozīmīgi maksā vismaz, nu, 200 paundi, 300 paundi, lai jūs varētu sākt strādāt, lai jums būtu ko parādīt, lai jūs varētu prezentēt, lai jūs varētu pats mēģināt, jo, ja jūs nemēģināsiet, jūs nevarēsiet pastāstīt, jā. Ja? Tieši tāpat arī ir citos projektos, kas strādā gan ar licenzēm, gan ar dažādām jaunajām tehnoloģijām, ja, kad, ja jūs neesat gatavs sevi investēt nevienu kapeiku, kā jūs nopelnīsiet? Ja, nu, kā jūs no nulles varat nopelnīt kaut ko? Nu, pieņemsim, es nezinu, ja jūs ieiesiet produktu kompānijā ar 10 eiro, nopirksiet, pieņemsim vienu, nu, es nezinu, smaržu, pieņemsim, ja? Lūpkrās. Lūpkrāsa, ja? Sakiet man, kāds jums tur sanāks bizness, cik jūs nopelnīsiet no vienas lūpkrāsas. Un cik cilvēki jums, pieņemsim, pievienosies, ja jūs teiksiet, jā, es tur iestājos ar vienu lūpkrāsu. Nu, protams, ka viņi arī iestāsies tikai un vienīgi ar vienu lūpkrāsu. Un cik jūs nopelnīsiet, ja jums 20 draugi ienāks un katrs nopirks vienu lūpkrāsu. Vēl ir jautājums, vai viņam gribēsies pirkt tik dārgu lūpkrāsu, vai jūs varēsiet viņam parādīt, cik viņa ir ļoti laba, lai viņi nopirktu viņu, ja. Tad, ja es varu parādīt, ka cilvēks var nopelnīt vienu bitkoinu, un tā tad salīdzinoši mazu investīciju savējo, ja, sākot no 50, nu es saku sākot no 50 eiro, jo var arī mazāk, bet tas nav īpaši nopietni, tas ir liels laiks un jums apnīk. Un jūs sakat, ka nē, tur nekas nestrādā, es nesaņemu. Protams, tad ir jāgaida ilgi, cevišķi, ja jūs esat pasīvs spēlētājs un jūs pats nedarat neko, ja? Jūs sakat, man neviena nav, es nevienam neko neteikšu, jo viss saka, es esmu muļķis, ja? Jā, vēl mazliet piebildi tiem, kas nezin, kas ir bitkoins, jā, kaut gan īstenībā šobrīd visa finanšu sistēma mainās, jā, pāriet uz digitālo naudu, un, nu, var teikt, ka bitkoins sevi jau ir pierādījis 15 gadu laikā, jā, tā kā pēdējo klausījos konferenci, jā, Trumpa priekšvēlēšanas, un kā reiz viņš saka, kad viņš visu Amerikas ekonomiku un finanses, kā saka, piestrādās pie tā, lai bitkoins būtu viena no iespējām visiem Amerikas, kā saka, iedzīvotājiem un pilsoņiem, ja, kā uzkrājuma veids. Cik šodien maksā bitkoins, ja, skatījos, nu, protams, ka cena lēkā, ja, bet, nu, šobrīd tas ir vairāk kā 50 tūkstoši, ja, plus eiro, ja, dolāros tas ir nedaudz vairāk, ja, bet runa tiešām ir par reālu, kā lai saka, pēļņu, par reālām iespējām, un visi tie, kas vēl šaubās, ja, es domāju, ka mēs pacentīsimies tuvākajā laikā iepazīstināt jūs ar jau esošajiem partneriem, ar viņu rezultātiem, kā viņi visu uz to skatās, ja, kā viņi pie tā ir nonākuši. Un galvenais, protams, ir jābūt vēlēšanās kaut ko darīt, ja, jo, nu, zem guļoša akmens ūdens netaknes, kāpēc cilvēki iedomājās, ka var ienākt internetā, neko nedarīt un sākt pelnīt tūkstošus, ja. Jo būtībā internetu apgūt tā ir tāda pati profesija kā visas pārējās, jā, vienkārši internets ir iespēja bez robežām, jā, tā kā, nu, tas ir jāsaprot un
visiem tiem, kas sekos mums līdzi, ja, un kam ir interese apgūt kaut ko jaunu, piedalīties. Protams, mēs apmācam cilvēkus, ja viņš ir pilnīgi nulle, ja, joprojām šajā, kā saka, industrijā, ko sauc par kripta pasauli, ja, tad mēs palīdzam viņiem saprast, apgūt, ja, iemācīties, kā lai saka, ar to rīkoties, ja, un, protams, arī saņemt konkrētu finanšu sistēmu, ja, ar kuru var tāpat izmantot, iet iepirkties, ja, ar savu karti, ja, kripta karti, kā ar visām pārējām. Tā kā paldies, Sārma, ja, kad tu atvēlēji šo te laiku, ja, kad šodien mums jau ir 3. augusts, ja, un visi tie, kas grib uzzināt vairāk, ja, Sārma būs Latvijā, tā kā piesakieties un Jā, rakstat man rakstiet personīgi. personīgi gan man, gan Sārmai, jā, palīdzēsim jums saprast, kā šodien var nopelnīt pašu vērtīgāko naudu pasaulē, Bitcoin, izmantojot instrumentu internetā. Paldies, ka noklausījāties un līdz nākošai reizei. Līdz Atā! nākošajām reizēm. Atā! Atā!